Ja tev ir uzņēmums Latvijā, tad ir ļoti liela iespēja, ka pēdējos gados tu arvien biežāk pieķersies pie domas, ka gribas augt, attīstīties vai vismaz stabilizēt esošo situāciju. Parasti, lai to izdarītu, ir nepieciešami papildus ieguldījumi, resursi, profesionāli speciālisti. Vienlaikus ir neskaidrība, kā piesaistīt šo papildus naudas līdzekļus vai kā ieinteresēt jaudīgus darbiniekus. Nodokļi arī pieaug, darbinieku prasības arī aug, konkurence par labiem cilvēkiem kļūst agresīvāka. Un tajā pašā laikā tu saproti, ka algu celšana vairs nav tikai vienkārši jautājums kā agrāk, jo katrs eiro, ko pievieno brutā algai, automātiski nozīmē būtiski lielākas izmaksas uzņēmumu. Un ne jau tāpēc, ka nav vēlmes maksāt vairāk, gluži pretēji, lielākā daļa uzņēmumu grib godīgi atalgot savu komandu. Problēma ir sistēma, nevis attieksme. Tieši šajā laikā daudzi uzņēmēji sāk meklēt alternatīvas. Un bieži vien viņi saskaras ar diviem variantiem. Pirmais – samierināties un turpināt maksāt vairāk, nekā patiesībā vajadzētu. Otrais – mēģināt atrast kādu pēlēku risinājumu, kas ilgtermiņā pavisam noteikti var radīt riskus. Bet bieži vien tu aizmirsti, ka ir trešais variants – pilnīgi legāls, juridiski korekts un saskaņots risinājums, kas ļaus samazināt nodokļu slogu un vienlaikus palielināt darbinieku motivāciju. Tā ir darbinieku opciju sistēma. Un nē, tā nav domāta tikai lieliem uzņēmumiem vai startupiem ar investoru miljoniem. Šo sistēmu šodien veiksmīgi ievieš arī mazi un vidēji uzņēmumi Latvijā – būvniecībā, IT, ražošanā, pakalpojumu sektorā un citās nozarēs. Parasti, kad vajag izmaksāt prēmiju vai papildus atlīdzību, to dara kopā ar algu. Tas nozīmē pilnu nodokļu slogu gan uzņēmumam, gan darbiniekam. Rezultātā darbinieks saņem mazāk, bet uzņēmumu maksā vairāk, nekā to varētu darīt. Opciju sistēmā ļoti labi ļauj šo situāciju sakārtot. Taču šis risinājums nav tikai par ietaupījumu. Tas ir arī par motivāciju. Kad darbinieks saprot, ka viņa atlīdzība ir tieši saistīta ar uzņēmuma rezultātiem, viņš sāk domāt citādi. Viņš skatās uz uzņēmuma izaugsmi, kā uz personīgo iegūmu. Viņš kļūst iesaistītāk, lojālāks un ilgtermiņā pavisam noteikti produktīvāks. Tas nozīmē mazāku darbinieku rotāciju, mazākas atlases izmaksas, stabilāku un daudz jaudīgāku komandu. Bieži vien uzņēmēji man jautā, tas ir zelta rīks, ko tu stāsti, un izklausās, ka tas absolūti nav iespējams. Vai tiešām tas ir droši, vai viņi to akceptēs, vai tas neradīs problēmas nākotnē? Un atbilde ir ļoti vienkārši – nē, jo sistēma tiek veidota juridiski korekti, balstoties uz Latvijas normatīviem aktiem. Katram uzņēmumam tiek izstrādāts individuāls modelis, ņemot vērā struktūru, īpašniekus un darbinieku skaitu un mērķus. Tas nav universāls šablons, tā ir pielāgota juridiska konstrukcija, kas tiek sagatavota tā, lai uzņēmums varētu strādāt droši. Būtiski, katra sistēmas ieviešana tiek saskaņota ar valsts ieņēmumu dienestu. Pēdējais, bet ļoti svarīgs aspekts. Šī sistēma neprasa tev kā īpašniekam atteikties no kontroles. Tieši īpašnieks nosaka nosacījumus, termiņus un kritērijus. Tieši tu definēsi, kādos gadījumos opcijas tiek realizētas un kādos nē. Darbinieks nekļūst par līdzīpašnieku. Tas nevar atsevināt daļas, pārdot, ieķīlāt tās vai balsot sapulcēs. Tādējādi tu saglabā pilnu kontroli, bet vienlaikus dod komandai skaidru signālu. Mēs augam kopā. Un tieši šī sajūta bieži vien ir izšķiroša. Latvijā daudzi uzņēmēji vēl joprojām domā, diemžēl, tradicionālas kategorijas. Alga, prēmija, piemaksā. Bet pasaule mainās un arī atalgojuma struktūra mainās. Gudrs uzņēmējs domā par to, kā veidot sistēmu, kas strādā ilgtermiņā. Tieši tāpēc opciju sistēma nav tikai juridisks pakalpojums, tā ir stratēģisks instruments uzņēmuma attīstībai. Ja tev vēl ir šaubas, vai šīs risinājums tev der, droši apmeklē vietni opcijusistēma.lv, kurā var iepazīties ar sistēmas ieviešanas posmiem un būtiskākais – pilnīgi bez maksas izmantot kalkulātoru, kas palīdzēs veikt aprēķinus tieši pēc tava uzņēmuma datiem. Jautājums nav, vai opciju sistēma strādā. Jautājums tikai ir, vai tu vēlies izmantot likumīgu, modernu un uz attīstību vērstu instrumentu. Izvēle ir tavās rokās.